Nu, puiši, gatavi? Enerģijas dzērienam arī jābūt. Protams, ka mums jauni jau bērni ir, jau visi jau skrūvē kaut ko vēl dot tam atšķim. Gāz moc uz sāniem un velc. Paliek. Es ar balstu. Jo. Tiekās vakarā. Es esmu Kosovas pierobežā. Man ir palikuši 70 km līdz tam galam. Man tikai arī degviela, man nav citu variantu. Elvijam darbiņš darām. I need gas and degviela vajag. Okay. Cerams, ka mēs tur varēsim tikt. Ja nē, tad mums jābrauc 2 stundas atpakaļ. Rekur mums jānāk. Jā, tad izstāst jau, ka bezcerīgi būs jāgriež riņķi. Kas te nu? Beidzās, nu. Jā, tāpēc sats tur augšā pa upi. Es nezinu, ko es te daru. Uz Albāniju devāmies 2023. gada augusta 2. pusē. 2 no mums tā bija atgriešanās šajā Balkānu valstī ar motocikliem. 6 močiem jāsiet, bet pārējiem pirmā pieredze. Montēšanas jau parasti atstāja, jā. Mūsu mērķis bija pa pašu sagatavotu maršrutu apbraukt Albānijai apkārt, maksimāli tuvojoties kaimiņu valstu robežām. No Rīgas līdz Dubrovnikiem, Horvātijā, močus nogādājām saviem spēkiem. Tā mums sākās brauciens. Vakar busu sakrāvām, šodien kraujam atkal ārā. Busam beidzās elektrības padevu uz piekabi. Problēmas ar masu. Līdz ar to pēc nelieliem remontiem piekabi esam atkabinājuši. Sapratām, ka ņemsim citu busu, jo laiks jau ir pazaudēts. Stundas iet priekšu. Mums pēc 2 dienām jābūt Horvātijā. Mēs pagaidām Māru vēl esam Mārupē. Nu, tieši tik daudz mans vajag 6 braucējiem. Te gan arī viss moto ekipējums iekšā, tā skaitā ķivers un zābaki. Nu, puiši, gatavi? Nu, esam atlidojuši. Pirmais iespējas ir ļoti smuki. Tas tiešām pēc Itālijas. Mūsu sastāvs ar močiem vēl kavējas. Kaut kādas 3-4 stundas ir jāgaida te lidos teritorijā. Mēs atbraucām pastīties, kur mēs nopirkosim busu. Ar močiem un ejam atpakaļ uz lidos. Kaut kā esam pa ceļam. 2400 km no Rīgas līdz Dubrovnikiem. 2,5 dienās ar 2 tehniskām ķivelītēm. Jānka, brīd. Kam tur kaut kas tecējis ārā? Tev? Man? Tiešām mamīts, jā? Nu jā, Jā. Tā priekšā štropa ir atštropējusies bijusi. Un mocis ir lēkājis, bet labi, mocim lēkāt, tas ir normāli. Bet amīts man ir, jā, buščupā. Nu labi, čupājām ne, skatīsies, cik viņš tur strādās. Saļņiks garāžā iztīrīja un sūca pēdējās nedēļas laikā nekāda nebija novērot, arī kraujot močus iekšā. Pēdējās 2 stundas bija skārus pa serpantīniem, nu točīt ne minī kūrītē. Čau, Marčīk! Pēc pāris tehniskām problēmām izbraukšanas rītā un vēlāk arī garajā ceļā, pirmais pārsteigums bija eļas noplūde manam mocim, kas pēcāk izrādījās vismazākā lieta, par ko uztraukties. Pa ceļam bija beidzies arī litija akumulators, kurš izvilka tieši līdz Melnkalnes robežai. Mēģinājām meklēt cēloņus elektrības sistēmā, bet nekādus strāvas zudumus neatradām.
Enerģijas dzērienam arī jābūt. Es secināju, ka KTMs ir sūdīgāks. No rīta no Zagrebas aizbraucām līdz Dubrovnikiem pēdējie 200 km par trakiem serpentīniem. Nu, ļoti lēnām un diezgan bīstami. Tagad izkrāvām močus no piekabes. Manam mocim bija problēmas ar lādēšanu. Kaut kā uztūmām. Pusceļā viņš izbeidzās. Melnkalnes robežu šķērsoju stumjot. Pēc tam brīvgaitā ripināja pa kalnu lejā. Pēc tam pa tums man vilka striķī, kas īstenībā diezgan bīstami. Bet nesam tagad pie viesnīcas Melnkalnē. Ekomocis darbojās. Mocis pagaidām darbojās, uzliku izņēmu no cita moča aķīti. Tad skatāmies, vai slēgsies ventilators iekšā. Katrā ziņā, jā, risinām problēmu, bet labā ziņa, ka esam naktsmītnēs. Otrā diena, moči sakravāti. Diemžēl viens paliek šoreiz, bet nekas atrisināsim. Piekāp. Nē, tik viegli nepadodamies. Kur atrodam. Teorētiski, nu... Thank you, thank you. Atrisināts. Viss ir! Mēs joprojām esam Melnkalnē. Dienas vidus nekur tālu neesam aizvirzījušies. Čaļi no rīta jau viesnīcā mani pamet, atvadījāmies, jo aķīt nekur nevar dabūt. Un es biju nolēmis sagaidīt pirmdienu, atradis jau vietējos veikals servisus un tad sarūpēt un ieķert. Bet pēc kādas pusstundas puikas atgriezās ar lietotu akumulātoru no rollerīša. Knapi dabūjām man iekšā, tur, kur paredzēts, bet dabūjām, nu, diemžēl nav tik jaudīgs kā nāks. Cenšos neslāpēt, katru reizi nāks uzstumt, bet priekšu virzamies, bet tagad vienā pilsētiņā, ko tur tālāk man aiz muguras, Kārlis dabūja mīkstu aizmirējā ratā. Šodien mums neiet, diemžēl. Tagad montējam to. Karstums labs, es viss noteikti sarkans un sasvīts. Pār pa 30 grādiem. Oi, nu kaut kā uz priekšu virzamies. Cerams, ka tas būs mūsu pēdējās problēmas. Man vēl jānopērk lielajā pilsētā kaut kur normāls akumulātors. Bet mērķis mums šodien ir šķērsot Albānijas robežu un jau doties kalnos. Cerams, ka tur nebūs vairs tik karsts. Sveiciens visiem. Braucam pa serpentīniem augšā. Izskatās skaisti ļoti. Es vienkārši svīstu stāvu uz vietas un vienkārši svīstu. Un, protams, mums jau bērni ir, jau visi jau skrūvē kaut ko vēl dos pa mačiem. Sēžam pie moto veikala, dzeru kafiju, te Rosī, Beku mans mocīts. Gaidu, ka atvadīs īsto aķīti, manējais tas, kuru nopirku no rollera. Citreiz iet, citreiz neiet. Trešā diena. Atkal kaut ko remontējam. Elektrības problēmas ir pašas sūdīgākās, jo tur grūti ir atrast. Un jā, uzliksim īsto un dosimies augšā kalnos. Tikmēr Andris arī vēl ekopēdējās problēmas novērš. Tā kā tāda te kustība. No rīta jau 7 bijām augšā, jau sapakojuši mantas, lai visu paveiktu laicīgi. Diemžēl. Jo, tiekās vakarā. Kamēr es gaidīju jauna litija akumulātoru piegādi no galvaspilsētas Tirānas, pārējie no Škoderas devās maršrutā uz austrumiem Kosovas virzienā.
paliekam. Es ar balsu lielu. Nakts mājas ar skatu. Raids, ko dari? Nekāp te augšā. Es tev padodu. Jā. Nevarēšu uzmanīt. Papildu pārkā labāk, ne? Un man tur nebūtu. Nākamajā dienā braucu puikiem pretī, bet kalnos atdūros strupceļā. Labs ceļš sadzīmēt. No viena bija likās, ka ceļš būs beidzies. Neliela problēma viņa tā, ka es ceļiem braucu pretī. Viņi nāk no kalna lejā, viņiem vajadzētu turēties pa šo maršrutu. Lai izstāst, ka šis maršruts kādā brīdī pārauc. Viņš te brauc pa Melnkalnes Bosnijas pierobežu. Tādiem akmeņiem arī jābūt izdevīgās. Galvenais vietas jāpaļauj. Citu ceļu te nav. Sūkņu stacija tur lejā. Tur it kā iet vēl ceļš, bet tur viņš arī atdurās. Ja pa ceļu to var nosaukt, drīzāk tā, ka tālūk mums iet. Labi, uzvanīšu ceļiem. Iebrauc kalnos. Tur ceļš beidzās, tur ir nogrūms. Uzbrauc te augšā. Tur arī strupceļš. Šī te nar strupceļš. Izstās, ka pamatīgi lieta pavasarī gājuši un pa serpantīnu, kas ved pa pašu Bosnijas robežu, netieku pāri. Un idejiski čaļiem vajadzētu nākt no tās puses, bet tur nav iespējams, es tur biju augšā. Viss strupceļs izbraukāja. Zonte švak, sūt viņiem ziņu. Nezinu, jāmēģina sakomunicēt, kura viņiem tikties. Jo viņiem apkārt baigo līkumu sanāk braukt. Bet pat te arī nav varianti. Izrādas arī pārējie bija nosprūduši citā kalnu pārējā. Es dienu turpināju vienatnē gar Kosovas robežu. Cauri tikai tajā pilsētā tiltam papakšu. Es visu laiku braucu to maršrutu. Es tagad esmu Kosovas pierobežā. Man ir palikuši 70 km līdz tam galapunktam. Man tuvākā lielākā pilsēta, viņi rāda 70 km un man tikai arī degviela. Man nav citu variantu. Tu vari pa Čehu maršrutu, tev jāieslēdz Čehu līnija un virzīties mums pretī. Vai arī pagaidīt mūsu Peškopiju, jo mēs nezinām, cik ātri mums iet. Es arī nezinu. Davai, es tikšu līdz Peškopiju un tad sazināsimies. Jā, tāda te ir Albānijas Kosovas pierobeža. Kā jau tikko dzirdējāt, no čaļiem es atdalījies. Šodien visu dienu brauc viens un kaifoju. Man vienīgā šī brīža problēma ir tā, ka man nedaudz iet degvielas beigām. Un nekur arī slavenie Albānijas aizsardzības bunkuri, ja kā viņas pareizi sauc. Ja nemaldos, lasīju, ka valstī kopā tādi ir pavisam vairāk nekā 1500 vai vairāk nekā 1700. Īsumā sakot, ļoti daudz. Nevar saprast, vai tagad ieturēt pusdienu pauzīt vai aizbraukt līdz Peškopiju. Laikam jau aizbraukšu līdz Peškopiju. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Man patīk. Laba dieniņa, nav karsti. Vējains, forši. Nav karsti, nav karsti. Anna bread? No? Okay.
Bunģa līdzi. Cik tālu lielā pilsēta? Big town? Gas station? Gas station? How far? 70 kilometri? Nezini? Ok. Man pusbāka tikai palikusi. I need gas. Man degvielu vajag. Ne? Ok. It's camping gear. Telts mietiņi. For, yeah, shelter. Var uzbūvēt šitien te. Uzbūvē un paliec gulēt. Visu dienu brauc viens, saņēma no čaļiem ziņas, ka šie netiek pāri tur, kur es viņus gaidīju. Viņi brauc lielo līkumu atpakaļ. Pusdienas ar skatu. Jā. Diemžēl. Mums atkal neiet. Kāds neiet, tas ir viens no visa pasākuma procesiem, kā saka, darbībām, kurām jānotiek. Piekrīt. Un pabīdam šito sopu uz pēc bortu. To malu. O, sazvanīja kāds čāli. Jā, piesiet. Kas tu skatu? Nav slikti, ne? Pasaka vienkārši. Izstāst, ka es braucu arī tur lejā. Tur apdzīvot vietu, tur noteikti būs benzīntāks. Bet nu brauc un kaifo. Arī ideja iet gani. Galvenais, lai lielais kaukāzietis man neuzbruk. Kā zinis, nevaidieties. Viens kaukāzietis nebija daudzīgs. Braucu pār tiltam un pamanīju vērtīga krava kādam izkritusi. Tad dzirdu, ka kaut kas plunčājās. Noteikti strautāja forši dzesēties. Es ceru, ka tā govs visas pudeles nav piebeigusi. Ir smuki arī, ne? Ne tikai čakars, ir arī smuki. Vakarā komanda atkal bija vienota, bet nākamajā dienā devāmies izpētīt kārtējo maršruta raustīto līniju, kuru Māris bija cītīgi sazīmējis kartē. Tieši šādas nezināmas takas mūs vilina visvairāk. Jā, bet bišķi jau vajag piedot. Jā, bet I need a little with engine to help you. Bet man pašam šodien noči dos, ne? Thank you.
satikām Albānijas kalnos ceļotāju no Austrālijas. Čāls brauc apkārt pasaulē. Līdz oktobrim pa Eiropu ceļos. Elvijam darbiņš darām. Elvijam ir kaut kas izdarīts. Jā, social media. Okay. Trešais tukšais šitajā braucienā. Austrālijas, kurš 2 mēnešus jau pa Eiropu cīnās. 2000. Mums savukārt ir jauns mīkstais. Es parādīšu jums tūlītās, kāda viņam ir navigācija. Tā ir viņa navigācija. Labs. Braucām jau uz viesnīcu. Diemžēl tehniskās ķibeles turpinās. Kur šitā kamera jau ir? Piektā kamera. Diemžēl 5. kamera. 2 dienās dabūjām 6 mīkstos. Es pat 2 reiz vienā dienā. Ceļojumu lielāko daļu nobraucu ar 21. izmēra kameru uz 18. izmēra diska močā aizmugurē. 3 ielāpi vienai kamerai, tas šādos piedzīvojumos ir tīrais sīkums. Jauna diena, jauna piedzīvojumi. Kā tā? Neiztikt bez pārdurtās riepas. Šī jau mums tikai tradīcija ir. Dienā viena kamera. Kas tas račs ir Chanel stājies? Pūtai kameriņai uzpūt. Nu, tagad jau jābūt, tagad jau būs. Tagad jābūt, jā. Līmīti ir uzkaltas. Pēc vairākām apgriešanās reizēm strupceļos maršruts turpināja virzīties pa kalnu uz augšu. Nu, cik baigi nebija izspiest? Nu, davai paspaidīt, vajag trubu vai izlīst ārā. Tikai izpūtai trubu, nē. Iesīti taktiski apstājies lejā. Jā, pabrauc mačika atpakaļ gaitā. Ka Kārlis varēs pārdurpēt. Vēlsies kazenēs? Izrāds mēmļaki visi, ne? Jā. Bet nu normāls mēģinājums. Takas segums un daba apkārt mainās ik pa posmam. No klajākas vietas nonākam lapu koku mežā. Esam strupceļā. Nevaram saprast. Visu atrisināsim. Cerams, ka mēs tur varēsim tikt. Ja nē, tad mums jābrauc 2 stundas atpakaļ. Ar dronu neredzēju, vai te mēs varētu izbraukt. Tas jātiek ir kaut kur tur. Bet izstāst jau, ka bezcerīgi būs jāgriež riņķi. Parādi? Tev baču lādēs ārā? Lādēs ārā, jā. Rekur mums jānonāk. Tagad ir uz priekšu? Ne, man bija atliekusies, man nebija piestiprināta visu šito kruto posmu. Fuck. Bet nav pa daudz leju. Nu, varbūt čuķi. Kārlis šajā maršruta posmā vairākas reizes piesauc daudzu endūristu sapni Rumāniju, kur viņš ir startējis leģendārajās hard enduro sacensībās Red Bull Romaņieks. Rumaņiekā Jānka brauc pa tādu vietu. Šitien vispār.
Bet tik sen nav ar divtakteru braukt, viņam jau tā burvība, ka viņš neslāps nost, vai ne? Nu jā, viņam jau tas divtakteru sajūtas. Tu jau galvenais tu uzlec. Tev kaut tā ritens nav, bet tu ar to gāzi, to tur viņš savies sāniski un viss nav. Katrā apstāšanās reizē viņš mēģināja saskatīt iespējamās braukšanas trajektorijas ar vienu piebildi. Ja vien būtu šeit ar mazo divtakteri, nevis ar somām apkrauto 690. kāču. Acis mirdzēja visiem. Tieši šādu mēs gribējām piedzīvot Albāniju. Tas būtu stulbi, jā. Tas bija pēdējais. Atdādījāt viņu. Don't cry, don't raise your eye. It's only teenage wasting. Sally, take my hand. Braucam. Bet tā kārta jau rāda tur. Nu jā. Nevis tur. Nu jā, tāpēc saku, tur augšā pa upi. Jā, mēs esam nost. Mēs esam nost no taka. Un šitais neiet, mums nevajag pāri tam kalnam. Nu, met rīpā, kaģi. Lai es varu. Jau apstājamies. Mums ir gar upīt, visu laiku maršruts iet, pasties. Grupa ik pa laikam sadalās pa pāriem. Kāds nogriež sānceļā, iepaliek, bet pēc laika atkal esam kopā, jo visiem ir skaidrs, ka jāvirzas augšup. Ceļi šeit ir ļoti akmeņaini. Katram sava braukšanas taktika un sīkās problēmiņas, kas ir šādu braucienu neatņemama sastāvdaļa. Taupīt riepu, neuzcepināt sajūgu, neuzkarsēt moci un kādam cīņa pašam ar sevi. Klausieties, viņš jau un tajā mopētiņš augšā. Tad jau viss ir kārtībā. Sēžot divānā pie TV ekrāna, viss vienmēr izskatās vienkāršāk. Kur tu esi? Parādi. Tu nevies uz priekšu, tad viņš jāpies. Tev ir tas akmens priekšā. Bet jau onkls ar mopēdu atbrauc. Pa kuru pusi tad viņš brauc? Tā no turien brauc. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Yeah.
Nu, Raiču, uztais mūsu selfiju uz. Man tie selfiji nesanāk. Tāpēc braucienu labākais skats mums tā gan nevar pateikt. Nu, skaisti. Tas ir viens no labākiem skatiem, bet ne jau labākais. Protams. Tur pa to maliņu mēs nācām lejā. Jā. Kaži cenšas lausties. No šejienes izstās viss normāli, Kaži. Jā. Kas tur ir? Nu, līdz šim šis ir viennozīmīgi labākais brauciens skats. Esmu viens pats, diemžēl pārējie neredz. Meklējam ceļu uz priekšu, kur tur augšā mocīts atstās. Strauji lejā. Ok. Jo tur jau dzīvē pat nevar ieraudzīt ceļu. Nebiedēs ir. Viņi pa maršrutu aizbrauc līdz elektrostaciju. Līdz tam tupicam kaut kur. There would be two more motorbikes. Es ne. Es. Viss labi. Deviņas stundas, 13 minūtes vēlāk. Vienkārši. Esam atbraukuši. Redz, kā viņš sāniski iet? Re. Mēs palikām teltīs, ezera krastā. Eko tur preturī Ziemeļa Maķedonija. Tieši ezerām pa vidi ir robeža. Nu šādi strādā dresūra, jo 9 ir jābūt uz starta, tad Hesīts 9 ir brokastīs pēc olas. Es biju sastrisojies, kad viņa eļas līmenis skatās pie iedarbināts moča. Nu, ūdeni jau vajadzēja atnest. Eiku banāns. Paņemam banāns, pēc tam atpēc ceļā. Ūdeni jau vajadzēja atnest kādam no viņiem, kamēr mēs pēc kameras gājām. Jā, uz Big Market negribās iet, bet tie pirmajā būdā. Šitien nē, nākamajā, nē? Bet man jau īstenībā diezgan pilns maiss. Man tad 2-litrīgo nav. Nu labi, pieliešu tik, cik ir. Tev jau ir. Man 3 beidzām. 2 tev tur? 3. 3? Labs tilpums. Visu? Atlocījies? Kaut kā mēs esam atšķik virsū liekot jāliek ātmā, viņš nevalkās klāt. Kaut kā mēs... Pa kuru pusi viņam ir jāiet? Pa šito. Šitien viņš kaut kur bija no... Ēdot satvēruši viņam. Ko tu gribi? Nu, tā kā man starp pirkstiem, no. Frāzēs tas ir. Tā kā pieslēs tuvāk. Nākamais bija Grieķijas pierobežas izaicinājums. Atkal jau raustītā līnija kartē, kura visas iepriekšējās reizes lika mums apgriezties. Ja reiz tik daudz laika vēl Latvijā tika investēts, lai šo maršrutu sazīmētu, pētot dažādus resursus datorām, par nemēģināšanu neviens pat neuzdrošinājās ieminēties. Neko. Hello.
izpildījos. Īsā kāja. Bet es pats nomiģos, vajadzēja braukt, es vienkārši apstājos ar inerci. Kā es ceļu augšā iekritu, zelo. Eik jau ganīs priekšā, tā kā būsim cauri. Uz kuru pustu, kad nosacīt var, bet tie dzelži. Ai, ķiveri atdūros pēc. Un tad pat acī pa kreisi tu aizgāji. Marči, kurā virzienā tu aizgāji? Jā, jo mēs par raustīt līniju maucam. Grieķijas Hellas reģiona pierobežā pēc diezgan gara ceļa pa šauru taku nonācām līdz vientuļām ganībām Augstkalnē. Likās jau, ka grūtāko daļu būsim pievarējuši, ja reiz gans tik tālu kalnos sevi ir ierīkojis apmetni. Taču mēs maldījāmies. Gani nebrauc ar močiem un ganāmpulku pavada ejot ar kājām. Priekšā bija nākamie pārbaudījumi, pēc kuriem sapratām, ka atpakaļ ceļa vairs nav. Tālāk jālaužas tikai uz priekšu. Aiz muguras palikušais ganība aploks bija mūsu point of no return, jeb punkts, pēc kura šķērsošanas atpakaļ griezties vairs nav racionāli. Šī taka bija īstās ugunskristības Andri. Nav, ne. Jūs tur gaidat? Davai metat mierā, es arī nometīšu mierā. Va? Kā necēl pakaļ augšā? Gāz moc uz sāniem un velc. Vilku arī. Viņš gāžā uz leju. To var. Šitā tas darās. Lūdzu, cēl augšā uz sānu un brauc. Skaidrs, ka tu nepacelsi, ka viņš stāv uz ratiem. Pielieto ceļu spēku ar ceļgaliem. Lūdzu, viss ārā no bedres. Tikai taisni. Un izmanto inercīti. Neslidini tos sajūgu. Bet tad, ja tevi nedzird, tu atkārto vairākas reizes. Ej, inerci, ej, tieši tā. Tev neatbild atkārto vairākas reizes, jo es... Uzbļauj, jā. Jāņem somas, tad nost, ja nevar mocu pacelt. Es nezinu, ko es te daru. 2 stundas jau piešamies pīdēt. Tagad tikko jau nokritās 128 pulses, bet tā kaut kāda 170, 80. Pīzdu! Pīzdu! Redzi, Heisi, tikai kustās inercīti, nestājies pie katra akmeņa. Ripini. Ja tev bail, ka tev izmetīs pakaļ, tu ripini prilga, jā, bet tiklīdz tu pazaudē inerci un tu dod gāzi, skaidrs, ka pakaļ sāk spolēt un mētāt. Ja tu nepazaudē, tad vienkārši ripini. Vienu gāzīt.
Pusdienas svaigā gaisā. Viņi gaida Vigis. 1400 metru. Viņi atnāk no dārziņa mājās un gaida Vigis. Augstumā. Gaļiņa, jā. Eko mums tuncīts no buņšas, tāpat kā mēs sāriem salā ēdām, re? Un ko te Elvijas te dara? Burbuļo. Burbuļo makarons vāram. Viņam tur nekas nekaiš, ja? Aiziet līdzi. Heisi, tu dzirdi vai tu nedzirdi? Man nesanāt. Paspēj. Brauc. Stāvos ceļa kritumos, katrs izmantojām savu nobraukšanas taktiku. Dzesējot dzinēju var ripināt brīvgaitā, bet ar bremzēm jākontrolē, lai ātrums nekļūst pārāk strauji, lai ierakstītos nākamajā serpantīna pagriezienā. Bet, ja jātaupa bremžu kluči, ātrumu var kontrolēt ar dzinēju apgriezieniem, braucot zemākā pārnesumā. Tas atkal veicina dzinēju karša. Mana galvenā raize bija nodilusi Six Days Enduro riepa ar vidējo gumijas cietības sastāvu. Brauciena pirmajā daļā tā bija lieliska gan asfalta serpentīnos, gan uz akmens seguma kalnos. Taču brauciena otrajā daļā tā bija nospolēta jau gandrīz plika, un, lai tiktu līdz finišam atpakaļ Dubroņikos, vajadzēja to sataupīt, braucot bez liekas agresijas. Pēc tik garas dienas bijām pelnījuši nelielu atpūtu Džerbas pussalā, Albānijas pašos dienvidos, turpat pie Grieķijas pierobežas. Jā, kā viss procesā. Viss šodien atpūtas diena. Moči noparkot. Basēniņš. Bija puikas. Uzdarīt cēri. Rīktīgi skarbi. Tas ir persiks, ne? Džerbas pussala bija mūsu maršruta tālākais punkts uz dienvidiem. Man normāli uzkarsta. Bija pienācis laiks doties atpakaļ Melnkalnes un Horvātijas virzienā. Rāč, ko tu dari? Mazgā. Jā, nu labi, mazgā. Man jau liekas, ka jāiet pa štrāsi, jā. The microphone explode, shatter in the mold. Need a drop it hits like De La O. Get the fuck off the commode with the short shot. Sure to make the body drop. Dropping no copy, yo. No corners of co-op. Terror rays stretching, quenching the thirst of the power dawn. That five-sided pentagon. That rotten sore on the face of the earth gets bigger. The triggers go empty your pulse. Running around the family with a pocket full of shells. They ran around the family with a pocket
Šis bija apgāzās. Astoņās stundās 134 kilometri. Hardcore done. Par raustītajām līnijām. Kartē bija iezīmēts vēl viens aizraujošs maršruts pa Albānijas rallija reida pēdām, kurš vies gan pa kalnu serpentīniem, gan ilgu laiku veda pa daļēji izžuvušas upes gultni. Arī, ko dari? Ko dari? Aiziet! Dažkārt nesmādējām arī ierastās turistu takas. Vienīgi turisti iespējams brīnījās par mums vairāk nekā par apkārtējo ainavu. Karsta diena, motori karsti, dzēsējam kā vien nākam. Labi, ka beigās iebrida arī ūdeni. Tur lejā upes gultnē mēs bijām. Tagad uzbraucam kalnos. Ļoti karsts. Moči sāk arī vārīties. Iestājām uz atdzesēšanos. Nu, Raiči, esi saliks? Jā. Upes dublīts, vai ne? Bišķi uzkrājies. Karsts. Kādi jādzesē motori? Es cerēju, ka tev vairāk tur būs iekšā. Parlamentāri. 8. diena. Vācamies, lai brauktu. Diemžēl. Atkal tehniskas ķibeļas. Kaut kur pārsists nedaudz radiators. Jo, risinam. Vietējo ciemu iedzīvotāji pret motobraucējiem ir ļoti saprotoši. Nepiedzīvojām nevienu gadījumu, kad kāds mēģinātu mūs sabārt, dzīt prom vai uzvesties valdonīgi pie sava īpašuma. Kāpēc nebēr? Bet nu tādu rēnu neredzam, nomaskējas apdot. Protams, ka arī mēs ievērojām nerakstīto motobraucēju labas uzvedības kodeksu. Ja pa ceļam gadās mājlopi, negāzē, nespolē un vēlams pat noslāpē moča dzinēju. Tas pats attiecas arī uz apdzīvotajām vietām, īpaši attālākajos kalnu reģionos, kur motorizētā transporta satiksme ir bieži vien ierobežota un ļoti rēta.
pēdējā augstkalnē atpakaļ ceļā uz ziemeļiem nonācām pavisam atšķirīgā ainaviskajā vidē, kas jau atgādināja par septembra tuvošanos. Elvi, kas te nu? Kas te nu? Ceļš beidzās, nu? Vai. Es domāju, tev lēnām ar sajūdziņu un mēs mājas būs piesumiem. Tā soma vienīgi ir. Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game. PE 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming 6 times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. My wandering got my ass wondering where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I've been on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers links with fear. Beware, 2 triple O. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, doesn't matter. Thought of reparations, got him playing with the population. Nothing to lose, everything's approved. Vakardienas upes dublīts, Marči? Jā, izskalo, lai labāk elpo. Vakar pa nakti uzlīja lietus, nācās drēbes šorīt žāvēt papildus. Atstājām ārā, jo, kad finišējām, bija karsts laiks. Diena. Kurš var skaita? Ko, 10. laikam pakojamies un gāžam. Vēl viena pilna diena un tad jau uz māju puslēnām. From the block, see them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive, looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law, we is fucking raw. Stay talk, oysters on the half jail, switch it ball. Like a bitch, and the pussy feet still fuck the wall. I'm a dog, I'm a dirty dog, ha 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 ha. Oh dirty bastard, go in your jaw, shimmy shimmy y'all. Got the simmy in the himmy, go and gimme y'all. Pugilistic, my linguistics, all J. Ruler damage. And I rap it for the graphic, he set up the camera. Šodien bija tik karsti, ka mēs jau finišējām ātrāk. Nu tad šodien par garu karstu dienu. Tā viņš izklaidēja. Brauciena izskaņā neizturēja mana motocikla numurzīme, kas stiprinās pie dubļu sarga aizmugurē. No intensīvās vibrācijas tajā izveidojās vairākas plaisas un nolūza stūris tieši pie stiprinājuma skrūves. Nācās tālāk to vest mugursomā. Bet atgriežoties Eiropas Savienībā uz Melnkalnes Horvātijas robežu, nevienu tas nemulsināja. Robežsardzes un muitas kontrolei izbraucām cauri pa gājēju trotuāru, apsteidzot vieglo automašīnu rindu. Iebraucām Eiropas Savienībā, Jānim labs numurs ir. Viss kārtībā. Pēc moču un mantu sakraušanas es ar mazo fūrīti tās pašas dienas pievakarē uzsāku māju ceļu, lai izvairītos no brīvdienas sastrēgumiem šaurajos piekrastes serpentīnos. Viss sakrāmāts. 3, 4, 4. Būsim 4 gadu.
Tā, aiziet. Nu ko, skarbi puikas, ja? Atpūšās vēl skarbāk. Bet puikiem vēl pēdējais vakars Dubrovnikos. Galvenais nenokavēt lidmašīnu. Mājupceļā pie stūres atkal šķērsoju 7 valstu robežas, un pēc pāris dienām arī es biju mājās. Mūsu ikgadējais brauciens līdz ar mantu izkraušanu bija oficiāli noslēdzies. 14 dienās uz močiem nobraucām 2000 kilometrus un izbaudījām katru no tiem. Deviņas stundas, 22 minūtes. 9 stundas, 22. Jauns rekords. Mums bija starpā novilkt zāli.